Cienījamie skatītāji, mēs turpinām tālāk. Nākamais temats par mediķiem. Likums rezidentiem neļauj strādāt bez certificētā ārsta uzraudzības, bet tas nevienmēr ir šķērsis, un realitātē tas tiešām tā notiek. Mēs zinām, ka medpersonāla, tā mums ir problēma. Viņi ir bijusi, viņi šobrīd ir, un viņi būs visticamākais vēl lielāki, ja mēs skatāmies it īpaši ģimenes ārstu segmentā. Tāpat ar jauno ārstu asociāciju aicina ļaut rezidentiem strādāt vieniem. Ir pērn divām iestādēm bijuši aizrādījumi par šo te, ka ir ārsti rezidenti strādājuši. Un es tā domāju, vai vienkārši neatrast kaut kādu kopsaucēju, kur tas rezidents ārsts ir tiesīgs pieņemt lēmumu, vai, ja ir ļoti specifisks lēmums, viņš var piezvanīt tam ārstam, un kur nē? Varbūt pirmā kursa rezidents varbūt, ka tomēr nē. Nezinu. Tu zini labāk. Jāatzīst to, ka mums jāatcerās viennozīmīgi viens fakts. Rezidents, tas nav darbs, tas ir apmācība process. Tā ir viena no apmācībām, kurā viņš mācās, iegūst savu specialitāti. Tas ir apmācības process. Darbs, jā, tas ir rezidents, jā, saņem savu šo te rezidenta algu, ja mēs tā viņu bukvāli varbūt tulkot, tā varētu būt kā rezidenta stipendija par to, ka viņš mācās šo te specialitāti. Bet principā viņš mācās. Likums ir skaidri arī pateicis, ka viņš mācās un strādā uzraudzībā un vadībā. Katras ārstniecības iestādes vadītāja atbildība ir, kā tad viņš šim rezidentam organizē šo te vadību, šo te uzraudzību. Jo noteikti par visiem, piemēram, par visiem ķirurgiem, rezidentiem ir rezidentūras vadītājs, bet, piemēram, diennakts režīmā strādājot kādā lielā neatliekamā medicīnas centrā rezidentam, darbojoties ikdienas obligātajā dežūrā, tad viņš ir pakļauts noteikti tās dienas dežūrējošiem, tā dežūrējošā uzraudzībā. Ja? Tāpēc tas process noteikti, kad mēs viņam ļaujam patstāvīgi strādāt, likums ir skaidri pateicis, ka patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību var ārstniecības persona, kas ir ieguvusi certifikātu. Tas, ka šis jautājums vienmēr ir diskutabls un varbūt ir jāskārtot šīs likuma jautājums, un lai tā kā būtu ērtāk un labāk, es arī lasīju šo te rakstu. Ja blakus kabinetā tev sēž tavs ģimenes ārsts, kas vada un uzrauga tavu darbu, kurā jebkurā brīdī tu vari pieiet klāt un uzdot jautājumu, tas ir process, tātad mēs mācamies, ja, bet un kaut kādā, kā teikt, pussoļa attālumā ir jābūt šim certificētajam speciālistam, kuram es varu pajautāt. Telefons zvans neskaitās? Telefons zvans varētu skaiti. Tenerife, un es Rīgā strādāju, es tev piezvanīju par video zvanā. Jā, tas tehnoloģiju, tad šis te telemedicīnas pakalpojums, kas ir attālinātā konsultācija, jā, bet atceries, ka ārstam jau nav tikai konsultatīva darbības. Piemēram, ķirurgam pēkšņi vai kaut kā ir kuņģa zarnu trakta asiņošana, ir nepieciešams ievietot tur kaut kādus balonus vēderā, lai apturētu šīs te. Nevienmēr šī ir konsultācija, kad vai es varu likt? Jā, es varu likt, bet vai es varēšu to izlikt, ja? Ielikt, ja? Tad man ir vajadzīgs ir šī certificētā ārsta, gan arī prasmes, lai to manipulāciju izpildītu, ja? Nevienmēr ir tikai šī te ārsta konsultatīvais. Neatliekamā palīdzībā, protams, brigādē šis rezidents ir piesaistīts ikdienas režīmā, viņš nāk uz savu rezidentūras ciklu, viņš brauc kopā ar anesteziologu, rentologu vienā brigādē, un viņi darbojās, un notiek šis te rezidentu apmācības process. Es tev sapratu. Šis nav ārsta deficīta, bada jautājums. Jā, bet tur jau jāsaka, ka tas tiešām jāskatās uz to no nepieciešamības. Es, piemēram, šajā gadījumā neapšaubām uzticētos jebkuram cilvēkam, kas tuvāk ārsta profesijai, pat ja viņš ir tikai rezidents, ja? Nekā jebkuram citam celtniekam vai kaimiņos esošai pārdevējai. Ja? Tā kā es domāju, tas vairāk simbolizē to, kad ir iztrūkums kaut kādā segmentā, ja? Un tad ir ļoti labi, ja ir tomēr iespēja ar ko kaut kādas noteiktas procedūras ļaut darīt, ja? Vai kaut kādu noteikti atkal izdarot noteiktu, ne certifikāciju, bet noteiktu atlasi, var pateikt, ka tās un tās lietas tomēr var atļaut. Man liekas, ka tas ir tīri no nepieciešamības. Jā, kā teikt arī atkal, ārstniecības iestādes var pieņemt darbā ārstu stažieru.
Ja, un noteikti ārstniecības iestādes vadītājs var noteikt kādas lietas, ko drīkst šis ārsts stažieris bez certifikāta darīt. Tas viss ir ļoti lielā mērā atkarīgs no iestādes vadītāja. Kā tad viņš šos procesus ir organizējis un sakārtos. No savas pieredzes mēs arī varam teikt, ka ļoti pasen, ja, neatliekamās palīdzības brigādes vadīja nesertificēta ārsta palīgi. Bez certifikātiem. Lai gan likums jau tad bija skaidri pateicis. Nu, tad bija tas viens kaut kāds stopkrāns, atnāca, kā es saku, cipulu, norāva stopkrānu un pateica, ka tā mēs klaju pārkārt likumu nevaram. Un tādī brīdī mēs tā kā organizējām darbu un uzreiz, protams, tas ir, neskatoties, ka arī bija iztrūkums, ja, tad tikai certificēta ārstniecības persona, kuram certifikātā ir rakstīts, viņš var nodarboties ar ārstniecību patstāvīgi. Un arī mums bija problēmas ar šiem te ārstiem, kas, piemēram, ir rezidenti citā specialitātē, bet viņš grib nopelnīt, un viņam ir brīvais laiks, viņš var nākt strādāt. Ja? Tad arī tur bija iekļauts, bija pilnveidots šis te likums, kā rezultātā dienests ļāva viņiem strādāt, bet ar mācību programmu 240 stundu apjomā, ar kompetenci pārbaudījumu, kuru viņu veica no visām. Tas ir garš tāds, tur 2 stundas šie rezidentiem, stažieriem ir iespējas kārtot. Un plus vēl, kad viņiem ir arī šī tiešā uzraudzība no operatīvās vadības puses, kurā viņi var pajautāt jebkurā brīdī. Un plus vēl, kad viņiem arī tiek piedots iespējas klīniski sarežģītos gadījumos piesaistīt speciālistus, kā jūs redzat, Rīgā brauc mums šie te hiluksi, vieglās mašīnas, kur reanimācijas brigādes netiek galā un var... Es pareizi saprotu, bet rezidents, viņš jau nav 1. kursa students. Viņš ir 6. kursa jau. Specialitātē viņš ir 1. kursa students. Specialitātē? Jā. Bet specialitāte jau novirzās jau 3. gadā. Viņš sāk teoriju mācīties. Es kļūdos. Es neesmu tik kompetents. Tad vispārīgā medicīna, vispārīgā studiju kursa medicīna sastāv no 6 gadiem. Tad, kad viņš iegūst, viņš ir vienkārši ārsts. Ārsts, pamats specialitāte, tas ir pamats. Tad, kad viņš sāk savu specialitāti izvēlēties, viņam tāpat ir attiecīgi, kā kurai specialitātei, kam ir rezidentūras ilgums ir 3 gadi, kam rezidentūras ilgums ir 5 gadi, kam 6. Ja? Tad attiecīgi tās iespējas. Es nezinu, kā mēs piekritīsim, piemēram, sirds ķirurga rezidentam bez sirds certificēta speciālists stāvēt un operēt. Kurš pacients gribēs tādu ļaut sev? Tas labs jautājums. Noprovocē. Kas iedod savus domas? Tu neesi šo nozaru saistīts. Bet tev vienkārši tīri kā cilvēkam. Jo bija arī nesen saruna un diskusija publiska par to, vai ir jājautā un jāinformē pacients, ka rezidents būs līdz, teiksim, nākot pie pacienta. Ja, ir ārsts ārstējošais, ir māsa un tad ir rezidents. Viņš saka, bet tu ienāk 3 indieši līdz. Tas arī tas stāsts par tiem rezidentiem tieši pēc. Tad galvenais, man liekas, tā pamatbūtība svarīgākais ir pakalpojumu kvalitāte. Tas ir tas, kas ir, kā jebkuram pacientam svarīgs, lai tev sniedz kvalitatīvu pakalpojumu. Jautājums, kā to labāk sniegt, es domāju, es teiktu, nozare labāk zinās, es neiešu mācīt, un viņi noteikti zinās, kā pareizi vai rezidents var, nevar, kādu manipulāciju veikt, noteikti to labāk zinās uz vietas, jo pirmkārt, jau viņi varēs novērtēt to situāciju un pateikt, kā var, vai varbūt tā paša rezidents, kur ārsts stažieris ir tas pats, kā var to situāciju risināt. Ir dažādi varianti, bet tā pamatbūtība jau, kas ir tas svarīgākais, pirmkārt, man kā pacientam ir kas svarīgs, kvalitīvs pakalpojums. Tas ir pēc tam jautājums, kas to sniedz, kā. Protams, ja tu atnāk 3 stažieri, būs jautājumi. Es piekrītu, tas laikam jau kuram pacientam būtu, ja tev, esi slimnīca un tev ienāk 3 stažieri, varētu būt, ka tev būs jautājumi, kāpēc. Bet pamatlieta jau ir tā, pamata, lai tev būtu kvalitīvs pakalpojums, lai tev izvesaļotos, lai tev būtu. Un tas jautājums par to, vai es prasītu viedokli stažierim, rezidentam vai ārstam, es prasītu laikam ārstam uzticētos vairāk personīgi. Būšu atklāts, prasīju, jo viņam ir lielāka pieredze, un es viņam vairāk uzticos. Bet, izmisuma brīdī es tomēr joprojām meklēšu ārstu. Es to saprastu. Nopaļojam. Kā tā būs gal galā? Visticamāk. Pacientam ir pilnīgas tiesības zināt, kas viņu ārstē. Un arī man ir pilnīgas tiesības ārstniecības iestādē, ja es saprotu, ka man pretī stāv rezidents, es varu lūgt, lai mani ārstē
certificēts speciālists. Un es aicinu arī ārstniecības iestādēs, arī ārstniecības personas vienmēr izmantot savas šīs identifikācijas kartes, kurās ir norādīts gan kas amats, kas tad es esmu, vai es esmu rezidents, vai es esmu māsa, vai es esmu cits speciālists. Ja? Un arī tad, kad rezidenti iet pie saviem pacientiem, arī pacientus informēt, kas es esmu, kurš gads rezidents un tam līdzīgs, lai pacients var vērtēt un pacientam ir izvēles iespējas. Jo nereti jau, ar to tiešām, kā Ingmārs saka, kad nereti kādreiz pieklusējot šo faktu, potenciāli mēs varbūt mēģinām izlīst caur adatas aci, ja? Bet pacientam ir pilnīgas tiesības pateikt, ka, ziniet, man ir bijusi slikta pieredze rezidentiem vai kaut kā tam līdzīgs, es gribētu, lai man tomēr palīdzības sniedz certificēts ārsts. Un par to pakalpojums arī viņam tiek nodrošināts tajos pašos neatliekamos medicīnas centros vai citur. Skaidra lieta. 2. augusts, Diasporas 2. teātra festivāls VEF kultūras pilī lielajā zālē. Kas tur ir jāzina ejot? Jo izrādes, ja, ārsti nezina nekā, ja, metāla ziedi, šakāļu uzbrukums, atklātā jūra. Ingmār. Man jāsaka, jācitē ministrs tagad galvenais ir kvalitatīvs pakalpojums. Arī šeit tas tiešām ir galvenais. Un man jāsaka, ka šeit ir tāda dubulta atlase, jo ir tāda organizācija, kas saucās PLAC, Pasaules Latviešu amatieru teātra savienība, kas ir izveidojusies pirms 4 gadiem, kad mēs esam unikāli ar to, kad pasaulē, mēs tikai sākumā to nezinājām, latviešu teātri, kas ir ārpus Latvijas un spēlē latviešu valodā, apvienoja šajā organizācijā. Plus mēs uzzinājām visur, kur tāda vispār ir. Kā izrādījās, mums jau likās, ka kaut kur citur tas būs izdarījuši, bet tā mēs sākam interesēties. Igauņiem tāds nav, viņi nezina, kas viņu teātri, kur kāda pasaulē ir. Lietuvieši nezina, tad mēs sākam interesēties. Vācieši arī nezina, poļi arī nezina. Īsā sakot, mēs esam izveidojuši kaut kā tādu unikālu, kas latviešiem ir unikāls pat pasaules mērogā. Bet PLAC ir tā labākā lieta, ka mēs esam sākuši savstarpēji komunicēt, iepazīties, saprast, jo Austrālijā ir 2 teātri joprojām dzīve, Amerikā ir jāsaka 4, Eiropā ir vairāk kā 20 un vairāk kā 20. Un katrs dzīvo savu dzīvi, un katrs dzīvo tādu, kad uztais izrādi, līdzīgi kā varbūt Latvijas amatieru teātris, kāds no mūsējiem uztais, nospēlē vienu izrādi, tad otru aizbrauc pēc draugiem, ar to arī tā izrāde beidzās. Un mēs mēģinām to, ka tā izrādē jādzīvo, un viņai tiešām jābūt kvalitatīvam pakalpojumam. Un tad mēs mēģinām paši veidoties, mēs mēģinām taisīt mācības gan dzīvajā, gan Zoom versijā, lai satiktos, un veidot izrādes, kuras ir vērtīgas redzēt, jau tiešām tādas. Un tad katru gadu PLAC organizē festivālu, kas saucās Sajiets PLAC solis, un tur jebkurš teātris var braukt ar savu izrādi un rādīt. Un mēs kā atlases kritēriju aicinām Latvijas teātra profesionāļus, dažādus, visaugstākā raudas profesionāļus, lai viņi saka savu viedokli. Un mums šī analīze, ko mēs darām, ir svarīgāk par to, teiksim, vietu vai nosacīto balvu vai līdzīgi. Un tad labākās jau ierodās Latvijā ar iespēju rādīt to Latvijas publikai. Šis ir labākās no pagājušā gada. Es tieši skatos, jā. Šajā gadījumā divas ir no Lielbritānijas, no Londonas un no Birmingemas, ir no Dānijas, ir no Norvēģijas un no Īrijas. Tad no cik ir šīs labākās kopskaitā un izrādēm? No 20, ja nemaldos, 3. 23 vietas šogad ir atvestas, jā. Jā. Un Pereses arī redz apciemot, jo viņa pārstāvs protams. To jau dara katru gadu, bet šī ir iespēja tiešām, mēs ļoti bieži lietojam to teātri, tāpat kā kori un deju kolektīvu, kā iespēju latvietību dot tālāk, neapšaubām. Jo teātris to pat izdara vairāk, jo mums viss notiek Latvijā. Tajās trupās spēlē arī ārzemnieki, kas ir iepriecējušies? Ir arī iesaistījuši. Starp citu, jā, ir iesaistīti. Tieši Īrijas teātrī, piemēram, vadītāja vīrs ir tieši čehs, un viņš arī ir iesaistīts izrādē. Ir cilvēki, Cik maksā biļeti, kā interesē piekdienu? Kopējā festivāla biļeti ir 30 eiro un uz katru izrādi atsevišķi no 9 līdz 15 laikam. Ļoti demokrātiski. Uz kur izrādi pēdējo reizi bija Rafals Ciekurs ārpus darba? Atceries? Jā. Kurā teātrī? Dēls teātris. Dēls teātris? Jā, mans teātris vienmēr būs Dēls teātris. Jā? Pirmā izvēle, jā. Tikko viņas sezonā un tā bija Wintervasara. Izcili izrāda. Tā bija man tiešām ļoti tuva. Ņemot vērā, kad es arī pētu telemedicīnu, tad man ļoti interesanti likās, kad es tur daudz ko varēju redzēt, kā, piemēram, varbūt depresijas slimnieku ar virtuālo realitāti var ārstēt un tādas dažādas lietas. Jā, tā kā.
Kas par tavu pēdējo izrādi? VF kultūras pilī komēdija. Bija tā, man liekas, bija par sadzīvi un par mīļākajiem. Bet tāda komēdija viegli skatām. Abēr vīns noteikti, ne? Varbūt. Man vienkārši pēc tā visa man patīk aiziet un pabaudīt tā, ka tu arī kaut ko, komēdiju, kad kaut kā dzīves prieks tādā ziņā, tas man liekas vispozitīvāk. Un jāatzīst, tiešām ļoti labi. Man ļoti arī patiešām ļoti... Vai tu kā politiķis gājis uz politiskās satīras izrādēm? Kādreiz bija Kornelija Žurka, tagad Timros Bustēsīs tikko. Man ļoti patīk... Vai jūs kā politiķis spējat apēst un pasmieties par sevi? Protams, tas ir, ja tu nespēji par sevi pasmieties, tad ir, es teiktu, ļoti skumīgi būt politiķiem, jo tikai vismaz. Man ļoti patīk, kas ļoti labs bija izrāde par klavierēm, kur bija tā par saistībā ar savā ziņā pasmieties par to visu absurdu, kādā viss var notikt. Jā. Aizliegtais pianīns. Jā, aizliegtais pianīns nacionālā. Tā bija, man liekas, ļoti labi izrāda. Ļoti izcila. Jā, un tur arī parādījās tā absurdā politika, cik mēs varam aiziet kāda absurdā. Un, protams, ka vajag mācīt par sevi pasmieties, jābūt humoram, viennozīmīgi. Un jāsaka arī kolosāli, ka ir diasporas, jo mēs jau arī viena lieta tajā, bet tā ir tā kultūra, ko pirmkārt tu neaizmirsti. Atrodoties ārpus Latvijas dzīvojot, un tu popularizē, iesaisti arī citus cilvēkus, un tā arī ir, ka tu svarīgākais, ka tu arī popularizē, un kad vēl notiek latviešu valodā, jo mēs zinām, kā mums ir latviešu valoda, diemžēl, un tas ir tikai apsveicam. Vienīgais žēl, ka tā latviešu jaunradz tur tajās izrādēs nav tā kā latviešu izrādes tāds. Vienīgai, piemēram, nezinu, jā, latviešu dramaturģija. Ir 3 no 5 ir latviešu dramaturģija. Vairāk. 3 no 5. Šajā gadījumā varbūt Mulsin Murats Hoģirbājevs, bet tas ir latviešu autors Hermans Kalns. Tas ir viens no viņa pseidonīmiem, bet mēs to respektējam. Pseidonīms? Jā, tieši tā. Atklātā jūra. Un Ilza Bloka, kas pat ir razdījuši. Atklātā jūra izrāda, tu esi režisors. Iedod īsu āķi. Atklātā jūra patiesībā, ja teiksim, ārsti nezina nekā, ir tiešām par ārstiem, kas nezina, tas pavisam nometā ir lieliska komēdija. Izcili uztaisīt komēdiju pēc viena ļoti labi zināma darba. Tas ir lieliski, kur var pasmieties un izbaudīt teātru tādā labā līmenī. Tad man jāsaka, pēdējā izrāda, kas Ilza Bloks izrāda, tā savukārt ir tāda filozofiska parafrāze. Man liekas, viņa ļoti, ļoti telpiski un ar kustībām un sajūtām rada izrādi. Tad, teiksim, es savējā atklātā jūrā, es ņemu tieši tā, kā tu teici, par politiku. Man ir par politiku vistiešākajā veidā, kur 3 cilvēki nokļūst uz plosta atklātā jūrā, un jautājums ir, ko mēs ēdīsim nākamo. Un tas tiek ļoti politiski atrisināts. Un tas tiek atrisināts tā, kā es uzskatu, kā pasaulē tas šobrīd notiek, arī ar negācijām un tādām. Un es arī atļaujos pasmieties par kaut kādām lietām. Ja? Un es tieši tāpat varu teikt, piemēram, Metāla ziedi savukārt ir ļoti smaga tēma, mātes un meitas attiecības, kur tiešām arī to paudzi ļoti labi nospēlē abas divas. Režisori pat ir uz skatuves, ja, un spēlē ar vienu no jaunajām meitenēm. Smagi, bet pēc tam 45 minūtēm sajūt, ka tu esi dienu tādā sajūtā pavadījis. Un tev ir ko domāt. Ja? Un tieši tas pats ir ar Šakāļu uzbrukumu, kur it kā arī ir caur tādu absurdu parafrāzi, bet ir ļoti interesants lietas izstāstīts. Tā kā katrs var atrast sev pēc segmentu. VF kultūras pils, Kamerzāle, tā ir cita vieta. VF kultūras pilī 2. augusts sākās jau rīta pusē, bet izrādes visu dienu iet. Visu dienu. Īsi vēl par NMPD, ja mums ir atklāts šeit par viltus izsaukumiem. Ja man tomēr liekas, ka man sāp kāja, atbrauc brigāde un saka, man kāja nesāp. Pieaugšot rēķins par viltus izsaukumiem. Nepamatotiem. Nepamatotiem, jā, jāpasītro. Pēnšis maksas pakalpojums tāds sniegts 104 reizes. Es neņemu spriest, ir daudz vai maz? Ja mēs ikdienā uz 700-800 izsaukumiem izbraucam... Katru dienu? Jā. Katru dienu? 800, jā. Katru dienu? Katru dienu. Tad jau tas nav daudz. Protams, ka tas nav daudz. Jā, protams, kāpēc rēķins ceļās? Tāpēc, ka izmaksas ceļās. Es tev saku. Mana alga ceļās. Pareizi. Jums Es kļūstu dārgāks. Jā, tā jābūt. Jā, protams, infrastruktūras izmaksas ceļās, medikamentu izmaksas ceļās. Jā. Tur arī, ja tu redzēsi, kad arī specializējas tu kaut kādu brigāžu izmaksas arī ceļās, kas nodrošinām, piemēram, masu pasākumos pakalpojumu. Jā. Tostarp arī mēs organizējam šīs medicīniskās repatriācijas. Tad mēs veicam
medicīnisko evakuāciju no dažādām pasaules valstīm. Mēs braucam, piemēram, ļoti populāri, piemēram, tā, kad sākās slēpošanas sezonas, no slēpošanas kurortiem mēs ņemam savus pacientus no tām vietējām slimnīcām un vedam uz Rīgu ārstēt. Ne jau, tu brauc tagad kā Air Baltikā? Nē, tas arī tāds pakalpojums tiek nodrošināts. Mēs esam pacientu pavadīšana regulāros reisos. Tā arī tāds ir pakalpojums. Jā, tad, ja ir nepieciešams, tad, protams, to organizē. Tas ir sadarbībā ar apdrošināšanas kompānijām, kas to pieprasa. Jā. Bet arī ar Sanaviāciju tā saucamo. Jā, tad šie te pakalpojumi ir dažādi. Mums gan pašiem nav Sanaviācija. Mēs viņu piesaistam no citām Eiropas pasaules valstīm. Bet, ja, piemēram, pa zemi jābrauc pakaļ, piemēram, uz to pašu Vāciju, tad, protams, brigāde brauc, un tas ir maksas pakalpojums. Brigāde brauc uz Vāciju? Jā, pakaļ pacientam, jo, piemēram, Sanaviācijas izmaksas ir ļoti lielas. Tie ir mērāmi vairākos tūkstošos 10. Un, ja pacients stāvoklis nav tik izteikti kritisks, bet ir, piemēram, nepieciešama šī te palīdzība, tad brauc, protams, kāpēc neārstē Vācijā? Nē, noteikti ārstē, bet kaut kādu to pirmo neatliekamo palīdzību, kā jau Eiropas pilsoņiem mēs saņemam bez maksas. Un šeit, izmantojot izdevību, es gribu atgādināt, ceļojot pa Eiropu, mēs neaizmirstam Eiropas veselības karti, Eiropas veselības apdrošināšanas karti, šī te e-vaka kartiņa, kur tagad ir pavisam vienkārši, jūs varat viņu pieteikt e-veselībā, un jums uz mājām uz pastkastīt šī kartiņa aizbrauks. Tas ir jūsu apdrošināšana Eiropā, kur jūs uzreiz varat saņemt neatliekumu palīdzību bez maksas. Jebkurā vietā Eiropā? Eiropas Savienības un ekonomiskās zonas valstīs, jā. Paldies. Un tad tam līdzīgi. Labi, kungi. Paldies par saturīgu ēteru. Paldies. Lai izdevies teātra festivāls, lai maz darba, jā, un labas augas. Mums tiem ar labas augas vajag. Paldies, cienījamie skatītāji. Pieskatām viens otru, it īpaši bērnus. Jā. Es iedošu tādu no savu paziņu loka, jā. Zos bara princips, jā. Zos barā vienmēr viens zos neguļ. Jā, un tā vēro visu, kas notiek. Jā, vismaz, tas ir tāds minimālais sanitārais minimums esot pie ūdeņiem. Paldies, lielāks vakars!